Šis video netīšām sanāca daudz grafiskāks nekā es biju domājusi. Tāpēc visiem, kur nav pilngadīgi vai nav dabūjuši savu vecāku rakstisku atļauju skatīties šo video, es atstāju aprakstā linku uz cenzēto versiju šim video. Paldies! Labrīt, draudziņi! Jautrs fakts, ko jūs ticamākais par mani nezināt, ir tas, ka es esmu hardcore gamer. Es spēlēju Sims. Un es šodien ar Sims palīdzību atbildēšu uz gadsimtiem ilgi jautāto jautājumu. Kurš no Latvijas youtuberiem izdzīvotu bada spēlēs? Pirmais youtubers, ko es uztaisīšu, ir mans pats mīļākais youtubers vispār. Ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Tuvākais manam no šiem visiem ādas toņiem ir šis. Viņi izskatās mazliet pēc Šreka. Perfekti. Šis ir Sims, ļaujiet man darīt, ko es vēlos. Opā, paskatieties, man ir sešpaka. Iepazīsties ar jūsu pirmo un mīļāko bada spēļu dalībnieku. Pirmais youtubers, ar ko es sacentīšos, ir Evelīna ar make-upu. Un loģiski ar Evelīnu komplektā jānāk viņas dokumentālajai filmai Uldonam TV. Nākamo dalībnieku es nevaru sagaidīt jūs ar viņu iepazīstināt. Man liekas, jūs jau zināt, kas tas ir. The Man, The Myth, The Legend, Angelina Alikse. Nākamais dalībnieks ir Niklaus Točkajam. Man bada spēlēs ir bail no Niklāva, jo man arī bail no Niklāva īstajā dzīvē. Viņš uzdrošina kaut kad pirms gada iečāpot Latvijas YouTube, sāk likt kvalitatīvāks video nekā mums pārējiem, lai mums pateic latiņš. Liels paldies par to! Un tagad katram video dabūt pāris 100,000 skatījumu un sākt apsteigt pilnīgi visus Latvijas YouTubers. Niklā, lūdzu, beidz, man ir bail. Tad mums vēl ir ikoniskais Royce Rodgers. Es zināju, ka man obligāti ir jāieliek FunFest TV, jo viņi tā kā ir visabonētākais kanāls Latvijā. Bet viņi ir divi cilvēki, un tad viņi aizņemt vesels divas dalībnieku vietas, un es tā negribēju darīt. Tāpēc es viņus abus divus saliku kopā. Ne tikai tāpēc, lai ietaupītu dalībnieku skaitu, arī tāpēc, ka es neatšķiru, kā kuru sauc. Pēdējā dalībniece, kura cīnīsies par savu iespēju nomirt, ir Cindy Lo. Jā, un šī ir mūsu ģimenīte. Es jums vēlos iedot tūri ar mūsu bada spēles laukumu. Lūdzu, nepievēršat uzmanību dažiem krāsas traipiem uz grīdas. Es dažas lietas biju centusies iztestēt, un kā jūs redzat, man negāja baigi labi. Es šeit ieliku vairākas lietas, kas var kādu no viņiem nogalināt, ja viņi uzvedas dumji. Šeit ir māja, tur iekšā ir vairāki lēti kamīni ar lētiem paklājiem, kurus, ja aizdedzina, tad viņi var aizdegties un kādu nodedzināt. Šeit ir arī salūti, kurus, ja kāds īpaši gudrs palaidīs gaisā, tad viņš aizdegsies un nomirst. Šeit ir baseins, kurā var tikt iekšā, bet nevar tikt ārā. Vienīgā vieta, kur viņi var gulēt, ir šis zārks, kas ir, es nezinu, vai pareģojums, vai metafora viņu nākotnē. Man bija obligāti jāieliek dušu, jo es ceru, ka Angelina Alikse ies dušā. Lūdzu, Angelina Alikse ies dušā. Laura, nesaki, ka tu gribi redzēt 12-gadīgu meiteni dušā, tas ir diezgan biedējoši. Jā, kontekstam Angelinai Aliksei ir dziesmas dziedu dušā. Nav tā, ka es vienkārši gribu redzēt nepilngadīgas meitenes dušā. Un man likās diezgan svarīgi pateikt, ka es zinu, ka šeit ir youtuberi, kur man personīgi patīk un kur man personīgi nepatīk, bet es pret visiem būšu godīgs, neizrādīšu nekādus mīlīšus, nevienu neiegāzīšu, nevienu nedošu privilēģijas. Starp citu, šeit ir istaba, kurā var ieiet tikai Laura. Lai šis strādātu, es nolādēju papildinājumu spēlē, ka visi manā ģimenē viens otru varēs automātiski nogalināt. Un lai sākas bada spēles. Viss pašlaik ir tīri mierīgi. Nevermind. Nabaga Royce. Ļoti nejauki funface. Not cool. Angelina saule. Viņa iegāja vienreiz dušā, viņa nekad vairs neizies ārā no dušas. Make Prevelīna tikko nogalināja Uldon TV. Viņa jau par viņu uztaisīja dokumentālo filmu, viņu vairāk nevajag. Nebija būs vairāk skatījums. Kaut kas Evelīnai notika, un viņa tagad laikam galinās arī FunFest TV. Kas notiek, Evelīna, tev viss kārtībā? Nē, viņa pārdomāja. Gudra laba meitene. Galini Uldonu, cik tu gribi, bet tu nogalināji mani? Es nevarēju palikt savā zelta istabā, kur neviens man nevarēja tikt klāt. Nē, man bija jāiet un jāļauj nejaukajai Make Prevelīna man nogalināt. Bet tā mana princese, man tos pietrūks. Norberts vai Kaspars tikko nogalināja Cindy Lo. Viņam tagad bija kaut kāds bīvs. Man liekas, man bija bīvs ar Cindy Lo.
Nu jā, Norkas pars nav tam ticis pāri laikam. Rip Sindija. Es nevaru vairs tas emocijas. Es tikko nomiru, ok? Pačakosim, kā iet Anģelīnai Aleksai. Viņa grib mēģināt dziedāt, tas vienmēr ir jauki. Lai gan viņa ir nāvīgi iesprostota baseinā, viņai vēl joprojām iet visjautrāk. Un nesaka tagad Niklānu nogalinās. Jap. Wow, tu viņu vienkārši uztaisīja pa kebabu. Kas? Man nav jausmas, kas tikko notika un kāpēc Evelīna ir kritusi, bet mēs pieņemsim, ka tā bija karma par Laurīti. Man liekas, vienīgie, kuri ir palikuši dzīvi, ir Funface TV un Anģelīna Aleksa, kuri abi savā ziņā jau ir labākie youtuberi. Anģelīna Aleksa vienkārši tāpēc, ka viņa ir pat labākā youtubera, un Funface TV tāpēc, ka viņa ir pirmie Latvijā vai kaut kas tāds. Norberts tagad pievienojas Anģelīnai. Viņam nesnāca ielika. Nu skatāmies, kurš pirmais noslīgs. Kas? Kā viņš viņu baseinā nogalināja? Nu jā, un šīs bija youtuberu badaspēles. Izrādās, ka Funface TV vēlas būt pirmie Latvijā, un viņi ir gatavi darīt pilnīgi jebko, lai to saņemtu. Es nebiju gaidījis, ka visi viens otru nogalinās 10 sekundēs. Pārsvarā Norberts un Evelīna. Es nezinu, vai kāds cits vispār kādu nogalināja. Es nezinu, vai mēs viņu varam saukt par uzvarētāju, jo viņš sev arī ir iesprostojis baseinā, kurā viņš noteikti noslīgs. Bet, apsveicam Funface TV. Paldies par skatīšanos. Ja jums patika šis video, tad man prieks, ka jums patika šis video. Man patika, ja jums patika šis video. Un tā. Es tikko atcerējos, ka es centos būt family friendly kanāls, un tagad uztaisu badaspēļu video, kurš nogalināja visu bērnu mīļākos youtuberus. Mani nākotnes sponsori varbūt neskatoties uz šo video.